Tā, sveicināti! Jūs redzat, šeit man jau viss pieslēgt un jau saslēgts, un ir ielikta jau kasete īstenībā, sagatavota, ja. Es jau paspēju ierakstīt, īstenībā es to rakstīju, un nepiespiedu rakstīšanu kamerā, ja. Šodien ir mazliet savādāks video, bet savādāks, teiksim tā, kvalitāte varbūt savādāka. Labāka gaisma, varbūt labāka bilde, jo es tagad izmantoju lielāku kameru un atradu arī gaismas un pieslēdzu arī gaismas. Un es esmu pārvācies īstenībā no galda uz grīdu. Nu labi, jūs neredzat to grīdu, bet viss, kas šeit stāv, tas viss stāv uz grīdas. Un jā, šī ir tā daļa, turpinājuma daļa, ko es apsolīju, kas saistīts ar šo realistiku, ja, atskaņošanas un ierakstīšanas playeri, ja, jeb shoebox tipa playeri un rakstītāju, kas ir CCR 72 vai CTR 72. Un es tikko ierakstīju, izmantojot ieejas vadu, es ierakstīju iekšā kasetē. Kasete, ko mēs izmantojam, protams, nav kaut kāds baigais high-end as well, ja, bet tas ir kaut kāds Maxell kasete, ja. 2000 gadu, laikam, ražojums, kaut kā pēc 2000 gada, nezinu. Bet noteikti uzreiz varēs dzirdēt tos visus trokšņus, visu pārējo, tā kā klausieties paši, ja jūs dzirdēsiet. Tā, es nezinu, cik daudz jūs dzirdat to troksni, bet es viņu riktīgi dzirdu labi. Un, protams, šitam arī nav nekāds ne Dolby C, ne Dolby B, teiksim, filtrs, nu, teiksim, lai slēpētu tās skaņas un tos trokšņus. Tā kā ierakstīšana kaut kādu raidījumu varbūt izmantojot kabeli no radio vai kaut ko arhivēšanai, jūs gribat, tad noteikti var izdarīt. Un ierakstīt, izmantot vienalga kādu kaseti, protams, troksnis būs. Bet, ja paņem kaseti, un es ko gribēju arī parādīt jums, ja paņem kaseti un ieraksta, piemēram, uz lielā deka, man arī nav tas deks high-ends, ja, Pionieris, vidējais kaut kāds līmenis, varbūt, vai arī no zemākajiem viens kaut kā tā. Un es ierakstīju, manuprāt, vai nu Pionierie, vai nu Kenwoodā. Bet paklausāmies ierakstītu. Nu, šis skan labi, īstenībā var klausīties, tā ka viņu var izmantot kā vienkārši atskaņotāju. Ierakstīšanai varbūt ne ļoti, bet atskaņošanai noteikti. Un ja jums ir kaut kādas oriģinālas kasetes, kaut kādas pirktas sen, vai jūs vēl joprojām pērkat viņas, tad noteikti šis kā maziņš portatīvs atskaņotājs der, pieslēdz viņu pie pastiprinātāja un atskaņo īstenībā. Var izmantot gan baterijas, gan barošanas bloku, gan arī pieslēgt pie strāvas kontaktligzdas, teiksim tā, 220, 240, kurā vietā jūs dzīvojat. Ja? Tā kā ir 3 iespējas, kā pieslēgt strāvu šim aparātam. Bet es saku, ja ieraksta no šī vada, ja, protams, tad skaņa nebūs diezgan ok. Ja? Nu, teiksim tā, sūdīga skaņa būs. Ja? Bet, ja ieraksta uz kaut kāda cita magnetofona vai ierīces, vai arī nopērk oriģinālo, tad viņš ir diezgan labs atskaņotājs. Bet nu, tas ir tā, šis arī nav kaut kāds high-end kaut kāda teips, ja? Man īstenībā nav tādu, man ir šitāds, teiksim tā, ko jūs varbūt redzējāt TDK, ja? Šis ir jauns, piemēram, šitāds TDK arī, ja? Teips, uz kā varētu ierakstīt vai nu viens no šiem maksaļiem, kas ir viens no šiem, ja, kurā es ierakstīju. Un šis viss jaunas iepakojumā. Ir vecās manas, viņas neesmu atneisījis arī, piemēram, šī Philips kaste, ja, ražotā Beļģijā, nezinu gadu, bet šī TDK ir ražota Japānā, un gads viņa ir 86. Aizmugurē to arī pasaka, un šitā, nu, nav baša šī vecāka kasete, bet manā kolekcijā viņas ir. Bet, ko es gribēju īstenībā, kad es sāku šo video, ja, es gribēju parādīt jums šitādu
kaseti. Šī ir Amazon, kasete pikta Amazonē, ja? Šeit Anglijā. Baigi lēti, bija kaut kāds multipaks, kaut kādas 8 mārciņas. Šis atskaņotājs, viņš pārtīt viņu svāru, ja? Ja, redz, viņš tin gan uz priekšu, gan atpakaļ, bet viņš viņu neatskaņo. Viņam vienkārši nav spēks atskaņot viņu. Redz? Viņš viņu atskaņo, bet viņš tā vēlka riktīgi, jo viņa ir kaut kāda cieta, es nezinu, kur viņa tieši iebremzē tā kasete, bet viņa ir tāds vāciņš, īstenībā ir kā plastiks tāds lēts, un vienkārši liekās iekšā šitā un aiztaisās ciet. Nu, nav mums visiem pierastais variants, ka tu attaisi viņu kā grāmatu, ja? Kā piemēram šīm maksalim, ja? Bet nu, šī pati lētākā. Bet īstenībā es viņu izmantoju uz lielā deka, un uz lielā deka viņa skan un ieraksta diezgan labi. Teiksim tā, ja izmanto kaut kādu Dolby B vai Dolby C, ja, teiksim tā trokšņu to filtru, ja, slāpētāju, kas ir pieejams, ja, un tad viņš ieraksta diezgan normāli. Es rakstīju gan mūziku, gan arī rādio un testēju viņu. Un es, protams, gribēju viņu iztestēt uz šī, bet viņš nevelk. Iespējams, ja es pieslēgtu straupu pa taisnu, varbūt viņš arī vilktu. Bet ar baterijām viņš nevelk. Ko es gribēju parādīt? Es teicu, ka kasetes, es nezinu, vai jūs zinat vai ne, bet es minēju iepriekšējā video, nu, kad mēs runājam par šo realistiku, laikam, vai par kaut kādu no playeriem, ko es teicu, ka kasetes vēl joprojām ražo. Un šeit ir jaunākā kasete, kas ražota, nu, varbūt 6 gadus atpakaļ, varbūt 5, nu, bet noteikti pēc 2020. gada, un viņu ražo RCM, tā ir franču kompānija, ja, un šis ir C90, šī ir, nu, single, ja es viņu paņēmu, bet ir multipakas, ir 3, nu, šis vienkārši iepakojums, ja viņi tā sūta, bet ir arī 3 kasetes, un ir 10 kasetes var nopirkt. Un šis ir Type 1, protams, RCM C90, ja? 90 minūtes, respektīvi 45 no katra gala. Viņa ir caurspīdīga, ja? Nē, es attaisīšu viņu, bet mēs noteikti varēsim to iztestēt kādā no video, nu, turpmākiem video, kad es mēģināšu jums arī parādīt un iztestēt gan kasetes, gan rakstīšanu tā tālāk. Žēl, ka uz šī neatskaņoja šo, bet man ir vēl viens realistika, laikam vecāks mazliet nekā šīs, vai jaunāks, nezinu, bet noteikti kādā no citām video es mēģināšu šo kaseti, teiksim tā, uztaisīt tā, lai viņi strādā un lai jūs arī dzirdētu. Bet, nu, tā kā es teicu, ka turpinājuma video būs šīs un, teiksim tā, ieraksta kvalitāte, tad es saku, ka ierakstīt ar viņu var, bet ne pārāk labi. Un viņš ir, protams, nav domāts mūzikai vai hi-fi ierakstīšanai. Ko es tagad gribu? Tā, es gribu tagad izmēģināt mikrofonu, kas ir šeit, ko es arī apsolīju iepriekš. Un mēs to varam izdarīt tagad. Un es pieturēšu, protams, attālumu, nerunāšu pat taisno mikrofonā, jo tā nekad neviens neraksta īstenībā, un viņi arī nebija domāti. Viņi bija domāti, ka viņi tika uzlikti uz galda, un tas cilvēks ir kaut kāda attāluma. Bet arī ne atkal tālu. Mēs tagad arī dzirdēsim, jo es atrodos kaut kādu pusmetru no šī playera, ja, aiz kameras un runāju savā mikrofonā. Un, protams, šim mikrofonam, ja viņš strādā, es īstenībā nezinu, šis ir īstenībā pirmo reizi, kad es viņu testēju. Un mēs redzēsim, dzirdēsim vairāk vai mazāk, vai viņš strādā. Un, protams, nevaram sagaidīt kaut kādu lielo, baigo, vai ne lielo, bet baigi labo kvalitāti, jo pa lielam šie mikrofoni arī nebija paredzēti baigai augstai kvalitātei. Es mēģināju pieslēgt mikrofonu pie šī. Man nesanāca. Bet kāda no turpmākajiem video, kad mēs runāsim kaut par citu realistiku vai arī par Sony, un arī izmēģināsim to, teiksim tā, iztestēsim audio kvalitāti, tad es noteikti mēģināšu pieslēgt. Jo man mikrofons aizgāja
neaizgāja īstenībā, bet, jo man nebija daudz laika, un man nav īstenībā daudz laika viņu testēt ar lielo mikrofonu. Kaut kā man nav baigi arī kaut kāds high-end mikrofons, vienkārši parastais, bet es gribēju izmēģināt šo pieslēgumu, kas ir šeit mikrofonam, lai viņš vispār strādā. Bet labi, es domāju, ka pietiek. Attīsim. Un zināt, kāpēc viņš neko nav ierakstījis? Tāpēc man ir pieslēgts šis vats. Mēģinām vēlreiz. Gadās. Slēdzam iekšā atskaņošanu, bet ierakstīšanas pogu un mēģinām vēlreiz. Bet es saku, tā, ka tas mikrofons neatrodas baigi tālu no šī mehanizma, ja, kur ir motors un vispārējais, kas griežās un taisa trokšņi, tad noteikti viņš arī paķer to visu trokšņi. Bet jā, protams, šie mikrofoni, kā es arī iepriekš minēju, nebija paredzēti kaut kā hi-fi ierakstīšanai un tā tālāk. Ja jūs gribat augstu ierakstīšanas, teiksim, spēju, jums jāpieslēdz ārējais mikrofons. Un, protams, ja pieslēdzot šeit, es saku, man nesanāca, nebija īstenībā laiks pie tā. Un vats arī, jo mans vats nederēja, tāpēc man nesanāca, bet esmu pasūtījis vadu. Noteikti, kad vats atnāks, jo viņš nāk no Ķīnas, protams, kad vats atnāks, tad mēs to arī iztestēsim vai uz šī realistika, vai uz melnā. Bet es domāju, ka pietiek attālums manis, kā arī teicu, ir 50 centimetri vai varbūt vairāk, pusmetris, vairāk vai mazāk. Nebija īstenībā laiks pie tā, un vats arī, jo mans vats nederēja, tāpēc man nesanāca, bet esmu pasūtījis vadu. Un noteikti, kad vats atnāks, jo viņš nāk no Ķīnas, protams, kad vats atnāks, tad mēs to arī iztestēsim vai uz šī realistika, vai uz melnā. Bet es domāju, ka pietiek attālums manis, kā arī teicu, ir 50 centimetri vai varbūt vairāk, pusmetris. Jā. Es nezinu, vai jūs dzirdat to skaņu, bet es dzirdēju gan motoru, kā viņš griežās, es dzirdēju arī to troksni, kas ir, tipisks, teiksim tā, kasešnieku troksnis un tā tālāk. Tā kā, ierakstīšana, protams, atkal tas ir pierādījums, ka viņš nav kaut kāds hi-fi, high fidelity, ierakstītais. Bet, mēs visi zinām, kā viņi šie visi atskaņotāji rakstīja. Es vienkārši gribēju jums atsvaidzināt, teiksim tā, atmiņu un parādīt, ka, viņi nekam nav derīgi īstenībā. Tā, spēlējot varbūt, bērnam ierakstīt kaut ko parunāt, bet, tajos laikos, kad viņš tika ražots, 80. gadu vidus vai kad viņš bija, vai sākums, tas bija kaut kas wow, jo viņus izmantoja arī, teiksim tā, ierakstīšanai, jo nebija mums digitālo variantu, viss notika analogajā. Bet, saku, gaidam nākošo video, kur būs kaut kas cits, un runājot vēl par šo RCām, es gribēju parādīt to, kā viņi arī ražo lentas, jeb spoles, un šis ir jauna, arī nav attaisīta, un tas būs laikam viens no nākošajiem video. Tā kā pieseko, ieraksti komentārus, es skatos, kā cilvēki komentē kaut ko. Protams, šis kanāls nav baigi skatams, bet tas ir tikai sākums. Spoles, tie, kas nezina, kas ir spoles, tas ir šīs. Bet es vēl nerādīšu, lai ir intriga. Tā ir spole.